novērtētu, kā brauc mūsu pusfināla braucēji. Aiziet starts! Jānis Eglīte brauc pa priekšu un Raivo Mužiks viņam seko. Raivo paņēma diezgan tuvu distanci uzreiz pašā startā, un viņš viņam seko. Acīm redzot, Raivo arī bija pamanījis, ka Eglīte var braukt pietiekami ātri, lai nevajadzētu baidīties, ka viņš varētu viņu sabremzēt. Tieši tā. Izskatās abiem diezgan dinamisks ātrums un ļoti labi. Ļoti interesanti. Un beigās tomēr izvēle, ka Jānim Eglītem bija izdevies viņam. Šī kļūda Raivo Mužikam var maksāt ļoti daudz. Viņš tur izbrauc ārpus trases, ja kāds neredzēja, tad nedaudz ar riteri tika uzbraukt atmalē. Mierā iekšplānā, līdz ar to ir nogāds viens pilāns. Nu, tas būs mūsu pārsteigums. Tiešām. Ja Jānis Eglīte uzvarēs, tas ir iespējams. Tas viss ir iespējams. Viss ir iespējams līdz pēdējiem brīdim. Galvenais te bija daudz dramatiskas kļūdas šobrīd. Ļoti skaisti abi divi brauc un Raivo Mužiks uzkūpina.